Sveiki, mīļie! Mani sauc Diana, un šodien es vēlos padalīties ar savu pieredzi brīvprātīgajā darbā un darbā iekšķi Palīdzēsim LV organizācijas. Palīdzēsim LV es aktīvi darbojos brīvbrīžos, dāvājot brīvo laiku ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, palīdzot kaut vai tikai tās dažas stundas mamām un tētiem, gūstot patīkamu brīvbrīdī un nemazāk patīkami pavadot laiku ar brīnišķīgiem, saulainiem bērniem, kas man ir parādījuši, kas ir beznosacījuma mīlestība, kas ir parādījuši un iemācījuši man to, kā ir būt iecietīgam, kā redzēt vairāk no tā, ko mēs ikdienā īstenībā patiesībā nepamanām, bet mums apkārt ir tik daudz, kā skaista, patiesa, īsta, pilna ar draudzību un skaistiem mirkļiem, un tieši caur šo bērnu darbiem, acīm un pieredzi es to visu esmu saņēmusi, un es nemaz negaidīju, ka tas būs tas, ko es iegūšu pievienojoties Palīdzēsim LV, un es negaidīju, ka vēloties sniegt labu citiem, es saņemšu tik daudz laba atpakaļ, pat nemaz neprasot, un pat patiesībā caur pieredzi brīvprātīgajā darbā es esmu atklājusi kaut ko jaunu par sevi, savu personību, un ļoti daudz iemācījusies, un es nerunāju tikai par šīm brīnišķīgajām apmācībām, kuras mums kā brīvprātīgajiem tiek regulāri piedāvātas. Es runāju par šo pieredzi, kas ir nenovērtējama, un es to glabāju savā īpašā vietā, un esmu pateicīga katram, kas man uzticās, veicot šo brīvprātīgo darbu. Esmu pateicīga organizācijai par iespēju dot un saņemt atpakaļ, pat neprasot, un iespējams tas ir tas, ko ir grūti izstāstīt, un var tikai katrs pieredzēt, bet varbūt tieši mans pieredzes stāsts norizonēs arī jums, un būs šis dzinulis beidzot pamēģināt, vai arī, ja iepriekš esat uztraukušies un baidījušies, kā tad tas būs, ticiet man, šī vide, kas valda Palīdzēsim LV, gan no organizācijas veidotāju un uzturētāju puses, gan no citiem brīnišķīgiem brīvprātīgiem, kas ir kļuvuši par labiem draugiem arī ārpus organizācijas, no tā nav jābaidās, par to nav jāuztraucās, ir vienkārši jāiet un jāpiedzīvo, un iespējams tas būs viens no vērtīgākajiem piedzīvojumiem un ieguvumiem jūsu dzīvē. Vienkārši lūdzu ļaujieties, un esmu pārliecināta, ka arī jūsu pieredzes stāsts būs līdzīgs un tikpat vērtīgs kā mans. Un iespējams tiekamies nākamajā brīvbrīdī!